Sveiks, mans mazais draugs! Lasi kopā ar mani grāmatiņu Meklē lietas zemnieku saimniecībā. Zemnieku sētā katru dienu kaut kas notiek. Traktora piekabe ir pilna lopbarības bietēm. Svaigie augļi un dārzeņi tiek savākti ar iekrāvēju un uzreiz nogādāti uz lauksaimniecības preču veikaliņu. Tikai rudais runcis slinki zvilna mājas augšstāvā. Vai tu redzi viņu? Vai tu redzi traktoru? Un kur ir iekrāvējs? Varbūt tu vari pamanīt pākšu pupiņas. Un kur ir sunītis? Un kur mēs redzam lejkannu? Jau tīrumā kaut kas izaugtu, zemniekam daudz jāstrādā. Viņš izkliedē mēslojumu no virces cirsternes, fuj, kāda smaka. Vēlāk viņš irdina augšni ar ecēšanām. Tikai pēc tam sējmašīnu var sēt sēklas. Ko šeit dara vārnas? Un vai redzi, kur varētu būt vāverīte? Vai vari pamanīt virces cisternu? Un kur ir tulpes un citas pavasara puķes? Tik milzīgu ķirbi Tīna nekad vēl nav redzējusi. Tas izaudzis sakņu dārzā un tagad zemniece to pārdod savā veikalā. Tajā itin viss ir no sula, kas izspiesta no pašu āboliem. Un kas ir sadējis olas? Vai redzi, kur ir ķirbis un lociņi? Vai vari pamanīt burkānus un puķes? Un kur ir ievārījums? Lielajā nojumē atrodas aprīkojums no piekabes, ko var piestiprināt pie traktora. Tur zemnieks glabā arī savus darba rīkus. Ja pēkšņi kaut kas salūst, talkā nāk mehāniķis. Kas šodien jādara? Vai redzi instrumentu kasti un eļļas kannu? Parādi man, kur ir zāģis. Un kur sēž kaķītis? Govis slauc no rīta un vakarā. Piens pa caurulēm plūst uz lielo tvērtni piena glabāšanas telpā. Pēc tam zemnieks baro govis ar svaigi pļautu zāli. Teliņš gan vēl nedrīkst to ēst. Vai tu zini, ko viņš dzer? Un kur varētu būt ķerra un mazais kaķēns? Vai pamanīji spaini? Tūlīt sāksies jāšanas nodarbības. Pījas un Annai galvā ir jātnieku aizsargķiveres. Arī poniji jau apsagloti. Manēžā jāšanas instruktors ved zirgus pie pavadas. Pēteris tikko ir beidzis jāt, tāpēc no zirgiem notīra nagus. Kur vēl tu redzi pakavu? Un kur ir birste zirgu kopšanai? Varbūt tu redzi jātnieka zābakus un jātnieku ķiveri? Kūtī uztraukušās kladzina vistas. Ir barošanas laiks, automātiski atveras barotava, tā ir pilna ar gardiem graudiem. Aņa tikmēr savāc izdētās olas. Aitas visu dienu ir ganībās un ēd. Vai tu zini, kas tām garšo? Vai redzi gaili? Un kur ir olas? Kur ir gros un vistu barība? Rudens ir ābolu ražas novākšanas laiks. Zemnieks ar traktoru lēni brauc starp ābeļu rindām. Gatavie āboli tiek plūkti no kokiem un likti uz konvejera lentes. Uz kurieni tos nogādā? Vai redzi ābolus? Un kur ir palīgs ražas novākšanā? Parādi man transportēšanas kasti. Šodien ir ieradies veterinārārsts, jo jāpotē sivēni. Zāles ar īpašu ierīci tiek iešļircinātas viņiem mutē. Sivēni, kuriem uz muguras ir sarkans punkts, jau ir vakcinēti. Paskat, cūku mazuļi,
kuriem pie svivēnmātes nepietika vietas, tagad atrodas glābēja kastē. Vai var man parādīt lūdzu sivēnu? Un kurš ir piena pumpis sivēniem? Un kur ir glābēja kastīte? Daudziem zemniekiem ir arī mežs, kas jāapsaimnieko. Šodien tiks cirsti koki. Zemnieks uz to stumbriem uzsmidzina krāsu, lai mežstrādnieki zinātu, kuri koki jācērt. Pēc tam nocirsto koku vietā iestāda jaunus. Vai redzi, kur atrodas stādi? Un kur ir lāpsta? Varbūt tu vari parādīt man motorzāģi un mežstrādnieka drošības ķiveri. Paldies, ka izlasīji grāmatiņu par dzīvi laukos. Tiksimies jau citās grāmatās un pasakās. Šo grāmatiņu ir salrakstījusi Sjūzene Gernhoizere un ilustrējusi Anne Svesa.